Būsim reāli, ja jūs nezinātu, ka šis šķīvis ir no Temu. Aiztaisīsim tev podziņu. Gribi šito? Jā. Skaties. Puk, puk. Puk, puk. Labrīt. Oi, tā, es jūs nedaudz pabīdīšu. Nē, mutē nē. Mutē nē, rociņās skaties, ja? Jā. Labrīt, mani mīļie, labrīt, mani skaistie cilvēki, muteinē. Ņem tad šito. Skaties, šito vai šito? Šito vai šito? Jā. Mums ir oficiāli iestājies tas laiks, kad Emīliju vai kaut kā izklādēt tad, kad es vai nu viņai mainu, vai tad, kad mēs viņai vai nu mainām pamperu, vai nu ģērbjam, jo jā, šīs bērns nemirkli negrib sēdēt mierā, ja viņai nav interesanti, ja, cik ir labdien, jā, pareizi, bet jā, čau mani mīļie, un esiet sveicināti, jā, esiet sveicināti. Jā, tu man esi saulīta. Un esiet sveicināti atpakaļ, esiet sveicināti jaunā vlogā. Jā, pulkstens ir salīdzinoši agri, ir 10:51, un mēs taisamies, jo pulkstens 12. mēs tiekamies ar Lauriņu. Ar Lauriņu. Jā, siki, čau. Jā, mēs taisamies un lēnām ģērbjamies, jo mēs 12. tiekamies ar Lauriņu un Ernestiņu, iesim, gribēju teikt brokastot, bet nē, 12 ir viennozīmīgi jau pusdienlaiks, mēs dosimies uz Mimozu, es tur esmu bijusi vienu reizīti. Tā kā jūs redzat dotajā brīdī, šī mazā jaungundze grib visu savu uzmanību, bet jā, sāksim vlogu. Bet jā, sāksim šo vlogu ar... Sāksim šo... Sāksim šo vlogu ar garšīgām pusdienām. Nāksi? Nē, nāču. Emi, nāču. Nāksi? Skai, hop, hop. Ui, tipiti, nāc, hop. Nu, kāju. Nu. Ai, gandrīz sanāca, jā. Tā pagaid, nu nāc šitā te. Jā. Nu tā. Lūdzu, pastāstiet man, kam Emīlija ir līdzīga? Man vai vīram? Jo viedokļi dalās. Jā, daudzi saka, ka viņa ir līdzīga man, bet tikpat daudzi saka, ka viņa ir ļoti līdzīga vīram. Man jau liekas personīgi, ka viņa ir līdzīga, ka viņa ir mana, ka viņa ir maziņa mana vīra kopija, bet, nu, jā, man būs interesanti paklausīties komentāros, bet jā, mēs mājās esam jau diezgan sen, bet es tikai tagad tieku līdz jums, jo mums šodien iet diezgan jautri, lai neteiktu vairāk, bet es pieņemu, ka viņai ir kārtējā zoba epizode, tāpēc, ka viņai ir nedaudz paaugstināta temperatūra, viņa ir ļoti niķīga, viņa ļoti dīvaini guļ, mums šodien vispār nekas neiet pēc šīm, tā kā jā. Mums, es pieņemu, ka nāk kārtējais zobs, šis būs jau 7.
Bet jā, mēs ar Lauriņu bijām Mimozā, tur bija ļoti garšīgi, sevišķi šie te trifeļu kartupelīši izcili. Mans Benedikt Royal arī bija ļoti garšīgs, arī Lauriņas omlete bija ļoti garšīga. Pēc tam mēs aizgājām līdz Wolf Kids, šo to nopirku Emīlijai. Un jā, tad, kad mēs gājām prom no... Un sākotnēji mēs ar Lauriņu gribējām desertu paņemt Mimozā, bet tā kā Mimozā īsti nekādu tādu desertu nebija, mēs izdomājām, ka mēs aiziesim līdz Mulberryiem pēc Wolf Kids. Tā mēs arī izdarījām, un pēc tam mēs diezgan ātrā tempā gājām uz mašīnu, jo sāka līt lietus, un tas bija smieklīgi, kā mēs gājām līdz mašīnai, un katrā vārtrūmē, kur varēja paslēpties no lietas, mēs stājāmies, un tā mēs pamazām aizgājām līdz mašīnām. Žēl, jo gribējās pastaigāt, bet... Ko tad es nopirku mazajai smalkmaizītē? Es paņēmu 3 lietas Wolf Kids, jo, jā, Wolf Kids ir ļoti skaistas lietas, bet es domāju, ja jūs tur kaut reiz esat bijuši, jūs zinat, ka tur viennozīmīgi nav lēti. Pirmkārt, es paņēmu viņai šādu te, paskatieties, cik skaistu krekliņu, kurš bija nocenots uz 14 eiro, un viņš bija nocenots tikai tāpēc, ka viņam ir maz pleķītis, bet es varu sadurēt, ka ja jūs skatāties šādi, jūs noteikti to nepamanīsiet. Jā, es to nopirku tev, nāc paskatīties. Tad es ieraudzīju šādu te ļoti skaistu krekliņu, tā kā mēs pavisam drīz dodamies atpūtas ceļojumā, es izdomāju, ka šis varētu būt ļoti skaists. Jūs tikai paskatāties, ļoti simpātiski. Un tād es ieraudzīju kleitu, kas viņai varētu derēt uz vasaras beigām, bet viņa bija tik skaista, ka es nevarēju noturēties. Jūs tikai paskatāties. Izmērs ir 86,92, bet, manuprāt, viņa jau tagad viņu varētu sākt vilkt. Turklāt šīs te plecu daļa ir regulējama, tā kā, manuprāt, ļoti simpātiski. Tāpat es gribēju nopirkt beidzot Emīlijai traukus, gan bļodiņu, gan šķīrīti, bet viņiem bija ļoti maza izvēle, tā kā šos pirkumus es atliku uz citu reizi. Bumba! 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 Tā kā jā, un tagad es centīšos... Jā! Tā kā jā, šodien ļoti, principā, jauka diena, ja neskaita smalkmaizītes pārējošo noskaņojumu. Ko es varu jums teikt? Pēdējās 2 naktis, vakardiena, aizvakardienas otra dienas puse un šis rīts ir bijuši ārkārtīgi izaicinoši. Es domāju, to var redzēt pēc manīm. Es domāju, ka to var redzēt pēc tā, ka pulkstens, labi, jūs nezināt, cik ir pulkstens ir 12 un gulta vēl joprojām nav saklāta. Un, Otrdien Emīlija bija nevis vienkārši kašķīga, bet viņai izrādās, ka viņai sākās kārtējā zobu epizode, kas man liekas miedarbojas ar nelielu saaugstēšanos, līdz ar to jā, es pēdējās 2 naktis vispār praktiski neesmu gulējusi. Es gan vakardien, gan aizvakardien vakarā, kad es jau sapratu, ka nakts būs ļoti smaga, es aizgāju gulēt pie Emīlijas, lai atvieglotu mums visiem naktī, jo, protams, tad, kad es esmu blakus, viņa guļ daudz mierīgāk, bet es jums teikšu, ka tas neatviegloja pilnīgi neko. Kā rezultātā es, man liekas, pa šīm 2 diennaktīm esmu gulējusi, es nezinu, cik kopsumā pāris stundas. Pagājušā nakts, šī nakts bija vēl drausmīgāka nekā iepriekšējā nakts, tā kā... Jā, ja Markusam zobu nākšana pagāja salīdzinoši mierīgi, tad Emīlijai tas ir katru reizi pilns komplekts. Vienīgais, par ko es priecājos, ka šie te zobi
zobu nākšana ir tāds viļņveidīgs process, viņi nenāk visi uzreiz, lai gan varbūt 3 drausmīgas dienas ir labāk nekā ļoti daudz drausmīgas dienas un naktis, bet jā, es ceru, ka 2 šīs briesmīgās naktis ir aiz muguras, un šī nakts būs vieglāka. Es domāju, ka tā arī būs, jo Emīlija ir daudz pretēji tam, kāda viņa bija vakar. Pa dienu viņa ir daudz omulīgāka. Un jā, nepietiek ar to, ka Emīlija ļoti slikti jūtās. Vakar arī vīrs atbrauc mājās pa dienu un principā jūtās ļoti slikti. Es viņu tādu, man liekas, nebiju redzējusi. Viņam bija tiešām slikti. Tā kā jā, vakardiena bija jauta, bet šodien jau diena izskatās cerīgāka, jo gan vīrs no rīta aizbrauc pa darīšanām, gan arī Emīlija ir daudz omulīgāka, bet pulkstens ir 12 un es esmu kaut cik savākusi sevi, ja to vispār var nosaukt par savākšanu, jo mums pulkstens 12:40 ir pediatra apmeklējums, par ko es īstenībā esmu ļoti priecīga, jo ir dažas lietas, kas mani uztrauc saistībā ar Emīliju. Ir dažas nianses, kas man īpaši patīk. Es negribu tagad tajā iedziļināties, jo tā ir ļoti trigerējoša tēma, un es negribu uzklausīt ne viedokļus, ne komentārus, bet jā, es ļoti gaidīšu šo tikšanos, lai uzdotu sev visus interesējošos jautājumus. Protams, es jau visus šos interesējošos jautājumus esmu uzdevusi ChatGPT, un principā viss jau ir kārtībā, bet jā, es gribu paklausīties arī pediatra viedokļos, jo ChatGPT ir labi, bet tas tomēr nav speciālista viedoklis. Tā kā jā, un vēl man noteikti pēc tam ir jāaizbrauc līdz pakomātam, jo man ir sakrājušies ļoti daudz sūtījumi, lietas, kuras es esmu pārdevusi Andelē, un man pašai ir jāsavāc laikam 1 sūtījums. Tā kā jā, es domāju, manas acis izsaka visu. Un šādos momentos es ļoti labprāt gribētu, lai šis mazuļu vecums paiet ātrāk, bet tajā pat laikā paskatoties uz Markus, es visu laiku sev atgādinu, Elīna, viņa izaugs ātrāk nekā tu to spēsi aptvert. Pulkstens ir 3, es jau ķēros klāt vakariņām, kas kalpos arī par manām pusdienām. Es vāru vistu zubiņu, zinu, ka vīrs ļoti to novērtēs. Arī es pati neesmu pret tādām pusdienu vakariņām. Bet jā, mēs esam atpakaļ mājās, un es esmu daudz labākā omā, jo visi tie jautājumi, kas mani uztrauca saistībā ar Emīliju, ir diezgan mazsvarīgi, diezgan viegli atrisināmi, un tie nav tādi globāli jautājumi, kas varētu atrisēt, kas varētu ietekmēt viņas nākotni. Tā kā par to es esmu ļoti priecīga. Biju aizbraukusi arī līdz pakomātam, nosūtīju visas paciņas, un tāpat izņēmu arī savu sūtījumu, kurš nāk no Temu. Es zinu, ka es tikko taisīju Temu atpakošanu, bet šī ir tā iztrūkstošā daļa, kas nāca daudz ilgāk nekā viss pārējais. Un es īsti nesaprotu, kāpēc, bet tur iekšā ir šķīvi, kā vienmēr ļoti labi. Kā vienmēr ļoti labi sapakots, bet kā es skatos, tas ir viens ļoti skaists šķīvis. Jūs tikai paskatieties. Es galvenokārt viņu pasūtīju priekš sevis. Galvenokārt, tāpēc, ka jūs zinat, ka es bieži vien filmēju video, ko es ēdu nedēļas laikā, un man gribējās vienu ļoti skaistu šķīvi, bet tagad es nedaudz nožēloju, ka es pasūtīju tikai vienu, jo ļoti skaisti. Būsim reāli, ja jūs nezinātu, ka šis šķīvis ir no Temu, vai jūs varētu iedomāties, ka viņš nāk no Temu? Ļoti skaisti. Vienīgais, es saku, sūtīšanas laiks bija ļoti ilgs, man liekas, mēnesis, ja ne vairāk. Vienmēr šīs baltās pulkas.
Labrīt, mani mīļie, labrīt, mani skaistie cilvēki. Godīgi sakot, es pat neatceros, kad es ar jums pēdējo reizi runāju tieši šī vloga ietveros. Dotajā brīdī ir tā, ka es filmēju vairākus vlogus vienlaicīgi, tā, lai safilmētu pēc iespējas vairāk satura. Līdz ar to, jā, man bišķu viss ir sajūtas, tāpēc, kad, jā, man liekas, ka pēdējo reizi es šī vloga ietveros redzējos ar jums, tad, kad es biju Wildspiritā, un tad, kad es biju pie frizieres, kā jūs saprotat, ir pagājušas vairākas dienas. Bet jā, tas ir tāpēc, ka pagājušā nedēļa bija kaut kas ar kaut ko, ne tikai dēļ tā, ka bija apslimusi Emīlija, un viņai bija kārtējā zoba epizode, un vīrs bija apslimis pēc tam. Tas viss kaut kā pārgāja tajā, kad mums ar vīru bija ļoti grūta nedēļa. Jā, mēs nevarējām atrast kopīgu valodu, līdz ar to mums bija ļoti tādas trakas konflikta situācijas. Es vairāk par to stāstu savā Patreon kanālā, tā kā, ja jums interesē, pievienojieties Patreon ģimenei. Bet jā, šķietami, kā tagad vētra, tornādo, negaiss un zibeņi ir aiz muguras. Viss izskatās nedaudz pozitīvāk un gaišāk. Es arī jūtos pati daudz labāk, un pirms es finišēju šo vlogu, es domāju, ka man ir safilmēts pietiekami, lai visus šos klipus varētu salikt vienā vlogā. Es gribu jums parādīt, ko tad es iegādājos Wildspirit, un tāpat man ir sūtījums no Nutego. Es domāju, ka sākšu es ar Wildspirit. Pirmkārt, es nopirku šo te sarkano peltkostīmu, ko jūs redzējāt. Manuprāt, es viņu uzvilku, un es viņu nevarēju nepaņemt. Manuprāt, viņš ir ārkārtīgi skaists, ārkārtīgi sievišķīgs un ārkārtīgi seksīgs. Tā kā jā, ja es parasti no tāda modeļa būtu izvairījusies, tad es izdomāju, mēs dzīvojam tikai vienreiz, vai ne? Iegādājos šādu te sarkanu, un tad es iegādājos vēl tādu oranžīgu ar zeltu, šādas te biksītes un salīdzinoši vienkārši krūšturis. Tā kā jā, ļoti skaisti, man ļoti patīk. Es vēl gribu tuvāko dienu laikā pirms atvaļinājuma aizbraukt līdz Svicē un paskatīties, varbūt būs vēl kāds peltkostīms, kuru es varu iegādāties. Tā kā jā, to es iegādājos Wildspiritā. Un tad, kā jau minēju, sūtījums no Nutego. Šeit ir šie te kraukšķi, kas man ļoti garšo. Man vienmēr šos var atrast mašīnā, Emīlijas somā, lai man vienmēr ir pieejams veselīgs našķis. Un šī ir kraukšķīgā kukurūza ar jūras sāli, un šī ir kraukšķīgā kukurūza ar dubulto sieru. Un tāpat mums šeit ir ļoti daudz dažādi zemesriekstu sviesti. Es jūtu, ka man būs jātaisa drīz konkurss. Mans mīļākais kokosriekstu mandeļu, zemesriekstu ar kokosriekstu un medu, lazdu riekstu krēms ar tumšo šokolādi, pistāciju krēms ar balto šokolādi, makadēmijas riekstu un zemeņu krēms, un vēl viens pistāciju. Tā kā man atkal ir ļoti labs zemesriekstu un dažādu krēmu papildinājums. Es jau ļoti gaidu, kad mēs pārvāksimies uz mūsu māju, un man būs daudz vairāk vietas, man būs pieliekamais, es to visu varēšu tā skaisti salikt, jo dotajā brīdī ar to vietu ir kā ir.
Tā kā jā, man mīļie, kas vēl tāds? Ziniet, kas ir vēl jauns? Es esmu TikTokā. Tā kā jā, ja nu gadījumā jūs esat TikTokā, tad droši sākat sekot man tur. Es tur lieku principā nedaudz savādāku kontentu nekā citās platformās. Tā kā, ja jūs neko nevēlaties palaist garām, tad sekojiet man TikTokā. Jā, es domāju, ka ar šo es arī finišēšu šo vlogu. Paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video. Neaizmirstiet abonēt manu kanālu, spiediet pogu, liels paldies un tiekamies jau tuvākajā nākotnē. Tā!